sporta skolotājs un arī pārstāvu Latvijas diskgolfa federāciju. Pats nodarbojos ar disku golfu jau 2 gadus. Bērniem pats mācu disku golfu un strādāju skolā. Aizvedu treniņus šeit Bērnu jauniešu centrā Laimīta. Man ir disku golfa pulciņš. Kā arī Ādažos aizvedu disku golfa treniņus. Un tā arī darbojamies, spēlējam. Mums ir jāpaņem disks. Mums ir jānostājās tātad ar labo sānu pret tīklu ar gurnu. Labā kāja ir viena pēda uz priekšu. Šādā veidā mēs atveram gurnus un ļaujam, līdzīgi kā šķēpmešanā, mācot bērniem, ka ne jau ar visspēcīgākiem muskuļiem ar tagad šķēps lidos tālu, bet ierotējot ķermeni un ķermeņa rotāciju, es tikai varu dabūt jaudu priekšmetā un aizmest viņu. Nākošais, mēs atvelkam roku atpakaļ uz otru pusi, bet neāķējot. Es esmu sagriezis gurnus un sagriezis augumu, sanāk pa 180 grādiem prom. Un tātad roka, taisnā mana roka, ir mērķis taisnajam ceļam uz otru pusi. Šeit roka iztaisnota. Šajā brīdī es taisu kustību un es ķermeni griežu, saliecu elkoņu locītavu tādā veidā, ka disks man ir šeit pie krūtīm. Tagad man krūtis skatās jau uz māju, vēders uz māju, roka ir salocīta. Un pēdējā kustība, trešā kustība ir tāda, ka es rotēju labo kāju uz papēža, taisu rotāciju ķermeņa un beigās ar vēderu un pleciem es skatos virzienā, kuras esmu aizmetis. Un tālāk aizies roka, kāja aizies šeit tādā veidā, ka es ar kājas plecu platumā un es skatos uz to vietu, kuras esmu aizmetis. Apmēram šādi te izskatās. Pagaid vēl. Pirmā lieta, varbūt jūs pamanījāt, man disks iet vienā līnijā ar plecu daļu. Jums brīžiem disks iet kur? Uz augšu. Ļoti bieži tieši tā bērni sāk mest un viņi met disku uz augšu. Ja? Kur ir tā problēma, kāpēc jums sanāk reizēm uzmest uz augšu? Elkoņu locītavu nekādā gadījumā nedrīkst nolaist uz leju. Jo šajā brīdī es uztaisu bedri, un kas notiek, ja bedri uztaisu, pēc tam elkonis iet augšā un roka iet augšā. Tātad līnijai jābūt tādai, ka es visu laiku velku vienā līnijā ar zemi roku. Nekādā gadījumā roka man neiet uz augšu vai uz leju, bet šādi velkot, viņa man iet gar krūtīm, un šādi arī es uztaisu to saucamo follow through, vai arī to metiens pēc ķermeņa pozīcija pēc izmešanas. Šeit es roku nav augšā, nav lejā, bet hop. Un mēģinam pabeigt kustību, ķermeņa kustību ar tādu, ka vēders skatās uz to vietu, kur es aizmetu. Un ļoti labi sievietei. Jā, ja viss ir izmetuši šeit pakaļ, protams, drošība pirmajā vietā. Mēģinam izpildīt vēlreiz tieši to pašu metienu. Saucās backhanda metiens, bet to, ko es jau mešanas brīdī jums iepriekšreiz minēju, mēģinam pabeigt kustību tādu, ka mēs šeit skatāmies, kājas nofiksējam un skatāmies uz mešanu. Tur, kur disks aizlido. Ja? Apmēram šādi te nofiksēju kustību. Ja? Aizlidos arī pāri tīklam, nekas aizies pakaļ. Jau labāk. Jā, es neesmu drīz bija spēle.
Jā, nu, ar roku un plaukstu pocīšos izdara to metienu. Un jā, apmēram pirms baltās līnijas. Tātad uzdevums ir aizmest disku uz priekšu. Un svarīgi ir vēl viena lieta – nepāraut. Ko mēs darām? Mēs tā kā neraujam ar roku, bet brīvi ķermeņa kustība. Mēģinām visu darīt plūstoši. Plūstoši, bet asi. Ja, apmēram šādi te. Ja ir pretvējš, disku, kad mēs izmetam, vējš viņu paceļ uz augšu. Ja ir pavējš, disku spiež lejā. Tas nozīmē, ka tas faktors arī ir ļoti jāsaprot, un tev ir jāspēlējas un jādraudzējas ar vēju un jāsaprot vēja virziens. Forehanda metienā pirmais satvēriens, tātad tieši tāpat kā frīzbijā, mēs uztaisam pistolīti. Rādītāja pirksts un vidējais pirksts ir kopā, un mēs ieliekam tā pirkstu, lai vidējais pirksts kārtīgi piespiežās diska malē. Pēc tam īkšķis ir augšā, un šie divi pirksti brīvi vienkārši atrodas šeit augšā. Saucamā pistolīte un satvēriens diezgan ciešs un stingrs. Šajā metienā, šis metiens varbūt sākumā bērniem patīk labāk. Kāpēc? Jo es jau stāvu un skatos, kur es aizmetīšu. Man vieglāk varbūt ir nokontrolēt līniju. Šajā metienā ir soļu stājā, es stāvu otrādāk nekā backhandā. Man ir kreisā kāja priekšā, nevis labā kāja priekšā, bet kreisā kāja priekšā. Metīšu uz to virzienu, lai jūs varētu redzēt. Nākošais svarīgais ir šeit iegūt 90 grādus. Elkonis ir gandrīz cieši klāt pie ķermeņa, bet nav piespiest ķermenim. Pēc tam plauksta man ir atvilkt atpakaļ. Un ko es daru? Es pārnesu svaru uz priekšējās kājas. Roka man iet uz priekšu. Un beigās plaukstas locītava tiek salocīta. Un disks tiek izmests. Ja? Šādi te. Šajā kustībā es varu iedot diskam lielāku spinu un lielāku jaudu griezienā. Tas nozīmē, ka disks man varbūt izdarīs to, kas automātiski viņam ir dots pēc saviem parametriem. Ja? Es iegriežu disku un izmetu. Un tā. Cipari nozīmē, es varu izstāstīt. Jā, tu izstāstīšu visu par cipariem. Ja interesē. Tātad pirmais cipars ir speed. Tas ir tas, kādu tu jaudu un kādu tu ātrumu ieliec diskā. Un tas ir ļoti svarīgi, lai izpildītos trešais cipars. Trešais cipars, kas ir turn rakstīts, turn, tātad tas ir tas pagrieziens, jo lielāki mīnusi diskam, jo disks ir nestabilāks. Tātad, ko viņš darīs? Viņš uzreiz tātad kritīs pēc fizikas uz otru pusi, nekā viņam vajadzētu krist. Ja diskam ir nulīte vai vieninieks, trešais cipars, viņš būs stabils disks, viņš nekad nepārgāzīsies, izmetot, piemēram, backhandā, viņš nekad nepārgāzīsies pa labi, viņš ies uz priekšu un uzreiz kritīs pa kreisi. Tātad tu disku golfā spēlē ar stabiliem, nestabiliem diskiem, plus tu vēl kontrolē diska leņķi. Jo disku es varu izmest Anheizerā, tātad, ko nozīmē Anheizers, tātad diska leņķus es mainu. Un tātad skatos, piemēram, deguns šeit ir uz leju, un šeit ir deguns uz augšu. Bet es to mainu ar ķermeni. Noliecot ķermeni uz priekšu vai sagāžot ķermeni uz apakaļ.
Ja es sagāžu ķermeni uz apakaļ, es parādu Anheizeru, deguns uz leju un visu daru tieši to pašu. Disks iet uz turieni, tālāk ir taisns metiens, ja? Un Heizera metieni. Es varu mainīt leņķus un spēlēties arī ar leņķiem. Katram ir viens disks, vairāk diskus, lai mācītu diskgolfu, nav nepieciešams. Un to ar to disku vari darīt, ko vien gribi, kādus leņķus likt, kādus metienus mest. Un to viņš strādās un bērnam būs prieks par to, ka viņš var ar to vienu disku iziet visu trasi. Teiktu, šitas ir iekšā grozā? Nē, tas nav grozā. Ja disks uzkrīt uz groza, tev ir jāizdara vēl viens metiens iekšā grozā. Šitas noteikti nav grozā, pareizi. Tas nav. Tas ir pie kājas apakšā. Bet, ja disks paliek šādi te, kā jums liekas, skaitās? Jā, tas ir iekšā grozā. Tātad viss, kas ir iekšā grozā, kārtīgi viņš ir nokritis, vai viņš ir palicis iekšā ķēdēs, kaut vai disks ir palicis šādi te ķēdēs, nu pieņemsim, kāds ir uzmetis. Tas arī skaitās iekšā grozā. Satvēriens. Tātad, ja mēs esam tuvu pie groza, mēs metam grozā nevis kā backhandā, nevis kā forehandā, bet mēs turam tā, lai mums būtu ērti iemest disku grozā. Un satvēriens ir šāds. 3 pirksti apakšā, rādītāji pirksts uz maliņas un īkšķis augšā. Šis ir satvēriens. Nākošais, kas ir svarīgi zināt, ir, mēs esam soļu stājā, labā kāja skatās uz grozu. Ja labā roka met, labā kāja skatās uz grozu. Tātad tev kreisā kāja skatīsies uz grozu. Nākošais, mums ir jāiedod arī diskam rotācija, un šajā brīdī mums disks ir jākontrolē, lai trāpītu taisnā līnijā. Šeit mēs to kontrolējam tikai ar pārnesot svaru, izstiepjot roku un iedodot diskam rotāciju ar plaukstas locītu. Tātad izskatās apmēram šādi te. Tātad lēnām izstāstīšu, parādīšu, un mēs varēsim arī izmēģināt. Tā kustība ir it kā tu sasveicinātos ar grozu. Nostiep roku pret grozu un atver plaukstu vaļā. Un, ja tu to esi izdarījis un esi pārāk pieklājīgs, tad disks tev iekritīs grozā. Ja? Tātad šāds te. Nu. Droši, izmēģinām. Mēģinām darīt tā, lai roka smuki, beigās skatās uz ķēdēm. Mums jau nevajag ļoti lielu, mums nav tā jauda. Tas nozīmē, ko disks darīs. Ja es izmetīšu taisni, viņš var ātri gāzties pa kreisi, jo viņam nav jauda, viņš ir spēcīgs disks. Tieši puteris, kuram ir spīds 2 vai 3, viņš iet ļoti taisni. Jums varbūt ir kādam puteris. Jā, tātad, jā, ar puteri viņš ir visērtākais rokai arī. Viņš ir arī varbūt savādākā plastikā, viņš ir tāds gripīgāks, tātad rokai ērtāks un neslīd tik daudz. Jā, un viņš par sevi ir ērtāks un precīzāks. Un šeit jau mēs redzam, ka tie diski tik viegli tajā groziņā nelido. Diskgolfa man grozā ir tāds puteris, kuram trešais cipars ir -1,5. Pēc iegāja. 23 metri, tad te var... Ja met, protams, vairāk par 10 metriem, tad tik un tā es taisni nevaru noturēt to līniju ļoti. Man vienmēr metot tālāk par 10 metriem,
tik un tā es viņu to disku palaidīšu nedaudz pa labi, lai viņš beigās arī ieiet iekšā pa kreisi. Tā. Nu, nākam te, sāksim ar tādām. Tātad, pie šīs baltās līnijas uzdevums ir kāds. Uzvarētājs ir tas, kas piemet vistuvāk grozam. Tad pastīsimies, kurš būs vistuvāk piemets. Tātad atceramies, metot backhandu, jums ir jāparēķina, ka disks beigās lidos pa kreisi. Ja? Tātad jums ir jāierēķina tā, lai varbūt melnais vai sarkanais ir vistuvāk. Nu, tagad rozā vistuvāk. Jā, tieši tā. Metam pa labi. Disks iet beigās pa kreisi, jo viņa krišana. Mēģinam vēlreiz. Mēģinam vēlreiz. Daudz gadījumi ir, kas ir melnais. 6 metru attālumā, apmēram izmēram 6 soļus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tātad katrs 6 soļus no groza izmēra. Uz jebkuru pusi, tā lai aplis veidotos. Tie, kas iemetuši grozā, tie turpinās tā kā otro raundu. Līdz pēc tam, ja, piemēram, ja jūs tagad iemetīsiet 3 iekšā, tie, kas nav iemetuši, tie izstājas. Tie, kas ir iemetuši, tie turpinās atkal no 6 metriem, vēlreiz metīs. No 3, ja neiemet neviens, tad visi atkal pievienojas un spēle tā kā turpinās. Bet ja no 3 iemet viens, tad viņš ir uzvarējis. Uzmanību. Tā, iemeta. Tie, kas iemet, tie ir pēc diskiem. 6 soļi. Uzmanību. Vēlreiz turpina. Nav mums vēl uzvarētājs. Uzmanību. Nav mums vēl uzvarētājs. Tāpēc tagad 7 soļus jāpaiet uz apakaļ ar vismazāko metienu skaitu, pabeidz to visu 8 vai 6 grozu trasīt. Tas tātad ir uzvarētājs. Tāda saprašana nebija par to, ka tas tāds ir. Latvijā diskgolfs ir no 2012. gada. Pirmo trasi izveidoja Laumās, tas ir Talsu pusē. Un tagad jau Latvijā ir 18 bedrīši, tas ir lielais laukums un tādi 20 Latvijā. Mazie ir kādi 10, kopā kā 30 laukuma. Labāk iegādāties ir puterus. Puteri ir tie diski, kam ir maziņš ātrums, viņi ir draudzīgi iesācējiem. Un šos diskus var noturēt taisno līniju ilgāk bērniem. Bērniem viņi patiks, šie diski, un viņi ir viegli turēt rokā, un kuriem ātrums ir 2 vai 3. Šādi viņi izskatās. Un galvenais atliek tikai spēlēt. Disku golfu var jau sākt trenēt jau no 1. klases bērniem pamatus, jo tu bērniem iemācīji, kā pareizi disks ir jāmet, un tad jau pa solīšiem uz priekšu bērns met savu disku, kamēr tiek līdz disku golfu grozam un iemet disku grozā.